Jaundzimuša bērniņa higiēna, pareiza kopšana ir viens no jaunās māmiņas lielākajiem uzdevumiem pēc mazuļa dzimšanas. Protams, nevar aizmirst arī par sevi, īpaši zīdīšanas laikā. Dzemdību nodaļa ir tā vieta, kur pirmo 3 dienu laikā, kamēr mēs te atrodamies, mums patiešām būtu jāpadomā un jāparunā par to, ko darīt ar jaundzimušu bērnu ādu, kā mēs viņu ņemam, kā mēs viņu liekam, kā mēs mākam nomierināt un pamācīties padarīt lietas, kas ir saistīts ar fizioloģiju. Šobrīd, laikam, bez pamperiem mēs savu dzīvi nevaram iedomāties, un, godīgi sakot, tā jaunā tehnoloģija ir gājusi līdz, un šīs kaut kādas autiņu dermatītes un iekaisuši dibens, es patiešām redzu ar vien mazāk, ja, jo mēs esam iemācījušies izstrādāt gan ādai, gan videi draudzīgas pampers, un es domāju, ka ar vien labāk būs. Bet nevienmēr un ne visi bērniņi tiek pasargāti no apsārtušiem dibeniem. Kādam jutīgāk āda, kādam pampers ilgāk noturēts. Un visbiežākais, ar ko bērniņi saskarās, tātad ir šīs mitrums, kas veidojās pēc urīna noplūdes, pēc defekācijas. Ja, tātad pamperā šis mitrums viņš neuzsūcās pilnībā, neliela saskaras notiekās ar bērniņu jūtīgu ādu un veidojās apsārtums. Ja, tādā veidā. Un šajā situācijā ļoti svarīgi, lai šī ādiņa būtu pasargāta, lai viņai palīdzētu veidot aizsargu slānīti, kas pasargātu arī no šī mitruma piekļuves. Lai bērniņa ādu pasargātu, nepieciešama ziede, kas šo ādu papildus veido aizsargu slānīti uz ādas. Latvijā ir diezgan populārs bepantēns. Bepantēnam ir vairāki šie veidi, ja, bet tieši bērniņam ir piemērota bepantēna ziede. Ziedi palīdzēs arī māmiņām sasprāgājušiem krūtsgaliem. Un tāpēc arī krūtsgali arī ar šo pašu bepantēnu ziedi tiek smērēti pēc katras barošanas, lai šos krūtsgalus arī sadziedētu un mazinātu šo sprēgājošo sajūtu un arī neradītu diskomforta sajūtu.